Tūlīt klāt sengaidītā vasara, skolās sāksies brīvlaiks un bērniem būs daudz brīva laika, lai izzinātu pasauli sev apkārt. Bet norauts elektrības vats vai bojāts elektrosadales skapis bērna ziņkāri var pārvērst traģēdijā. Kādus pasākumus bērnu drošībai veic Latvenergo pirms vasaras sākuma? Jā, protams, Latvenergo un tā meitas uzņēmuma sadales tīkls un citi noteikti veic šāds pasākums un veic īpašas pārbaudas visām elektrietēsēm, jo tā kā nāk vasara, kā teicāt, jā, bērni kļūst aizvien aktīvāki, vairs nesēž tik daudz mājās un, diemžēl, viņiem patīk izpētīt lietas, kas varbūt nebūtu viņiem jāpēta. Jā. Un tieši tāpēc veicam šādas pārbaudas visām elektrietēsēm, vai ir durvis aizslēgtas, vai slēdzenes ir uzliktas, vai visām iekārtām nav, teiksim, pieejams vietas kaut kādas, lai bērni varētu ielīst kaut kur iekšā un gūt šādas elektrotraumas. Galvenās lietas, kam pievēršam uzmanību, ir noteikti attālumi, līdz kādam mēs varam iet pie elektrietēsēm. Noteikti, ja mēs redzam, ka ir kaut kas vaļā, kaut kas zemē mētājās, nekādā gadījumā neejam klāt, nekādā gadījumā paši nemēģinām kaut ko izlabot, salabot, kā labāk būtu. Mēs noteikti ziņojam pieaugušiem, ja tas ir bērnu gadījums, un zvanam atbildīgiem dienestiem, vai tas ir 112 vislabākais variants. Un tālāk 112 glābšanas dienests noteikti nodos informāciju arī mūsu atbildīgiem dienestiem, kas novērsīs šīs nebūšanas, jā, teiksim tā. Kādas mēdz būt elektrotraumas un kādas tām var būt sekas? Elektrotraumas lielos vilcienos iedalās divās augstsprieguma un zemsprieguma. Var izdalīt vēl zibens traumas, protams, arī atkarīgs tas no maiņstrāvas vai līdzstrāvas. Un elektrības traumām ir raksturīgs tas, ka tur ir augsts temperatūra un elektrība pārvietojās pa audiem, vienkārši runājot. Un tās ceļš ir atkarīgs no audu pretestības, kas dažādu organismu audiem ir dažāds. Līdz ar to bojājums, smagums arī ir dažāds. Protams, bērniem biežākās ir zemsprieguma traumas, ko mēs gūstam mājās, dzīvokļos, pie kailiem vadiem, kontaktos, bojātām elektroierīcēm, kur, protams, bojājumi arī ir audu pietiekami nozīmīgi, bet tie parasti ir nelieli. Un jāatcerās, ka arī šie salīdzinoši nelielie bojājumi, tie ir vairāk medicīniski. Cilvēkam tas būtībā var radīt arī problēmas visu mūžu garumā, jo arī zemsprieguma traumas pie sadzīves elektrotehnikas jūs varat, teiksim, audu bojājums var skart pirkstu locītavas, līdz ar to atjaunošana pilnībā normālā funkcijā praktiski nav iespējama. Vasarā ir lielākas iespējas gūt augstsprieguma traumas, jo mēs esam vairāk ārā, ir vēji, lieti, negaisi, tiek bojāt arī, teiksim, elektropārvades līnijas. Diemžēl ir tādi, kuras interesē arī kaut kur rāpties. Līst iekšā transformātoru būdās, ja? Un, lai saprastu, augstsprieguma traumām ir ne tikai tātad visas elektrības īpašības, bet tur it sevišķi elektriskā loka gadījumā rodās ļoti augsts temperatūra, no 2,5 līdz 5000 grādiem. Un patiesībā bojājums, kurus mēs iegūstam, ja izdodas izdzīvot, parasti nav atjaunojami. Audi vienkārši sadeg. Līdz ar to tas noved pie ne tikai pirkstu bojājumiem, bet pat pie vesela ekstremitāžu zaudējumiem, prasa ilgstošu ārstēšanu un gal galā smagu invaliditāti. Un no tā pamatā izvairīties var vienkārši to neaiztiekot. Lai bērni justos droši un zinātu, kā jārīkojas, ieraugot bojātas elektroierīces, Latvenergo sadales tīkla mācību centra āra klasē notika mācību stunda. Šeit viss bija īsts – vadi, elektrības skapji un pat glābēji. Tikai atšķirībā no realitātes elektrība neplūda pa vadiem. Un ko jūs šodien jaunu uzzinājāt? Mēs uzzinājām par to, ka, ja redzam, kad ir kāds vads nokritis, tad jāzvana ir 112 vai jāsauc palīgā pieaugušiem. Un kas tev palicis atmiņā no šīs mācības stundas? Ka nedrīkst skarties nokritušiem vadiem vai arī sabojātiem. Un tev? Kad mazos vados var būt vairāk strāvas nekā lielos. Un ko tu gribētu pateikt citiem bērniem šajā jomā, lai jūsu vasara būtu tāda jauka, droša un interesanta? Protams, neveriet vaļā elektrības kastes, neskarieties klāt vadiem un nedariet nekādas muļķības pie elektrības. Kad nedrīkst darboties pie elektrības stabiem un elektrības vadiem, jo var dabūt elektrību pa nagiem.
Ja redzat, kad ūdenī ir iekritis elektrības vads, nekādā gadījumā neejiet peldēties. Un ja vēl redzat, kad ir kādā stabā elektrības uzkāpis kaķis, arī sauciet palīgā pieaugušos vai zvaniet 112. Es gribētu aicināt visus skolotājus un vecākus pievērst uzmanību, ka mūsu Latvenergo koncerna enerģētikas muzejā notiek nodarbības, kas ir bezmaksas tieši elektrodrošības jautājumos bērniem, sākot ar pirmskolas vecuma bērniem un ieskaitot visu pamatskolas vecuma bērnu. Attiecīgi katrai grupai ir sava izstrādāta programma, katram vecumam saprotamā valodā, un tajās mēs nodarbojamies ar bērniem dialoga formā, kur modelējam elektrobīstamās situācijas, pareizo uzvedības izvēli un noteikti atceramies lietas, ko nedrīkst pieļaut sadzīvē. Visa informācija ir mūsu mājaslapā www.latvenergo.lv sadaļā enerģētikas muzejs, kur ir viss kontaktāluņi un viss tālākais. Mīļi gaidīti būsiet. Un, protams, novēlam jums visiem elektrodrošu un ļoti jauku šo vasaru.